Šajā kosmētikas somiņā ir labākā gada kosmētika, kur es lietoju katru dienu. Man bieži jautā, ar ko es fiksēju savas uzacis, joks man neviens nejautāja, bet visu gadu es izmantoju principā tikai vienu produktu, kas ir šīs Got2b matu gels. Vienīgais mīnus ir tas, ka to ir diezgan grūti ņemt kaut kādos ceļojumos, tad fiksē uzacis vienkārši ideāli. Produkts, kuru jums pietiks ļoti ilgam laikam. Tonālais, kuru es izmantoju veselu gadu, ir šīs BB krēms no Purito. Ok, tam nav baigi kaut kāda foršā sedzamība, bet lietošanai katru dienu tas vienkārši ir perfekts, ideāls. Labākais konsīleris, jūs jau zinat, kas tas būs. Tas ir no Catrice True Skin 010 Kulkašamīra tonī konsīleris, kuru es lietoju jau gadiem ilgi, iesaku arī jums. Atgriežoties pie uzacu tēmas, šogad es iemīlēju šo uzacu zīmolīti no NYX. Šo zīmolīti ir ļoti vienkārši izmantot, tas nevar neko jums sabojāt. Tiešām zīmē tā kā matiņus uz uzacīm. Konturēšanas zīmolis noteikti ir šis no Maybelline Lifter Sticks. Man ir tonī 45. Man agrāk ļoti patika zīmols konturēšanai no NYX, kas ir kopā ar izgaismotāju, bet to izgaismotāju es nelietoju. Šis ir tiešām tikpat labs, un tas ir labi, tāpēc, ka es izmantošu tikai vienu to zīmoli konturēšanai. Runājot par vaigu sārtumiem, ļoti ilgi nevarēju izdomāt, ko man izvēlēties, un beigās izvēlējos šo mazo vaigu sārtumiņu no Rare Beauty. Man ir tonītī Hope, ļoti mīlīgs tonis, un es sapratu, ka man patīk vaigu sārtumi tieši tādā šķidrā veidā, ko tu liec pirms pūdera. Bronzeris, kuru es lietoju visu laiku izņemot ziemu, tāpēc, ka tas baigi ziemā nedara, tas ir no Catrice Sun Melted Cream bronzeris. Es nezinu, vai ir legāli vēl to lietot arī nākamajā pavasarī. Labākais produkts, ļoti lēts arī pūderis, pēc kura es sapratu, ka mani visi iepriekšējie pūderi bija pilnīgākais. Tas ir pūderis no Catrice Bright and Blur. Šis pūderis ir tādā rozīgā tonītī, un tas nepadara manu seju baltu beidzot, tāpēc, ka iepriekš es nezinu, kāpēc, bet es lietoju baltus pūderus. Šis pūderis ir tiešām mans glābiņš. Skrubstu tušām te baigi nav nekādas izvēles, tāpēc, ka mana mīļākā ir no Sky High. Parasti es lietoju vispār krāsņā burgundī, bet tagad man parādījās arī melnās un arī šādas skrubstu tušas. Man ļoti patīk, kā tās izskatās. Aplikators ir ļoti ērts. Lūpu produktiem šoreiz ir ļoti liela konkurence, tāpēc es izvēlējos divus zīmolīšus. Viens ir no Catrice, kas šobrīd arī man ir uz lūpām. Ļoti noturīgs, ļoti labi izskatās. Un otrs zīmolītis, kas ir jau tāds mikro izskatā, ir no Vivienne Savo 103. tonītī. Ļoti ideāli der tieši manam lūpu tonim. Lūpu krāsas atklājums šogad ir no NYX, kas ir Hydrating Gloss Serums. Man ļoti patīk lūpu tintes, kas notur to tonīti tā kā uz lūpām ļoti ilgu laiku, bet parasti tās tintes padara lūpas ļoti sausas un tādas nesmukas. Šis produkts gan atstās smuku tonīti uz lūpām, gan arī mitrinās lūpas, gan arī ļoti smuki izskatīsies visa vakara garumā, lai cik jūs ēdienu neapēstu. To es pārbaudīju arī jaunajā gadā. Šī bija visa mana mīļākā kosmētika, un ierakstiet komentāros, ja jūs vēlaties redzēt arī šādu video par sejas kopšanas kosmētiku, jo tur es esmu ļoti izvēlīga.